Kas, ja lielākais zaudētājs šajā ASV-Izraels-Irānas konfliktā nav valsts, kuru bombardē, bet gan tā, kas klusām pērk tās naftu? Šobrīd, kad raķetes trāpa Irānai un Hormuza šaurums tuvojas haosam, Ķīna saskaras ar problēmu, kuru tā nevar kontrolēt, nevar aizvietot un nevar atļauties. Gandrīz puse no importētās naftas Ķīnai plūst caur vienu šauru pudelskaklu, un liela daļa no tās nāk no Irānas par pazeminātām cenām. Ja to atņem, pat daļēji pasaules otrā lielākā ekonomika ātri sāk izjust spiedienu. Rūpnīcas darbība palēninās, piegādes izmaksas strauji pieaug, un enerģētiskā drošība gandrīz vienas nakts laikā no stratēģijas pārvēršas krīzē. Es domāju, paskatieties tikai uz cilvēkiem, kas rindā stāv degvielas uzpildes stacijās visā Ķīnā, kad degvielas trūkums pastiprinās. Un te ir tas sižeta pavērsiens, ko lielākā daļa cilvēku nepamana. Tas nav tikai par naftu, tas ir par ietekmes svirām. Tas pats konflikts, kas kaitēja Irānai, klusi iedzen Ķīnas stūrī, atņemot lētu enerģiju, atklājot trauslās piegādes ķēdes un piespiežot Pekinu pieņemt grūtas lēmumus, no kuriem tā gadiem ilgi ir centusies izvairīties. Un šis video izskaidros, kāpēc šis karš nav vienkārši kārtējā tuvo austrumu krīze. Tas ir tieši trieciens Ķīnas ekonomikas dzinējam. Un tas varētu pārveidot globālo varas līdzsvaru ātrāk, nekā jebkurš bija gaidījis. Patiesība ir tāda, ka Ķīnas saikne ar Irānu ir daudz dziļāka nekā daudz apzinās, un tā klusām ir kļuvusi par vienu no tās ekonomiskās izaugsmes balstiem. 2025. gadā Ķīna katru dienu importēja aptuveni 1,4 miljonus barelu Irānas naftas. Šis trakais skaitlis veido aptuveni 13% no visa tās pa jūru ievestā importa. Sankcijas pret Irānu atbaidīja lielāko daļu citu pircēju, ļaujot Ķīnai iesaistīties un iegūt vairāk nekā 90% no Irānas eksporta. Turklāt Ķīna ne tikai pirka, bet pirka gudri. Šīs bareli bieži tika iegādātas ar lielām atlaidēm, parasti $20 līdz $30 zem tirgus cenas. Kā jūs varat iedomāties, tas ļāva Pekinai ietaupīt miljardus pirkumos. Bet, ja ir spēkā sankcijas, kā viņi ieguva šo naftu? Vienkārši. Viņi to pārvietoja caur Irānas ēnu floti, klusām pārkraušanām no kuģa uz kuģi pie tādām vietām kā Malaizija un ar dokumentu kārtām, kas visu turēja nepamanītu. Laika gaitā tas vairs nebija tikai tirdzniecības plūsma, tas kļuva par labi ieļotu sistēmu. Šanjdūnas provincē mazas neatkarīgas rafinēšanas rūpnīcas, ko sauc par teikannām, uzbūvēja visu savu biznesu ap šo lēto, smago jēlnaftu, pārvēršot to dīzeļdegvielā, benzīnā un ķimikālijās, kas tieši nonāk plašākā ekonomikā. Šī stabilā, pieejamā naftas plūsma darīja vairāk nekā tikai nodrošināja darbu rafinētājiem. Tā palīdzēja veidot Ķīnas globālo pārākumu, jo, kad importa izmaksas ir zemas, viss pārējais kļūst vieglāk. Rūpnīcas var ražot vairāk, cenas saglabājas konkurētspējīgas un eksports turpina plūst. Izaugsme šķiet stabila, jo tās pamats ir stingrs. Tomēr brīdī, kad šī piegāde sāk svārstīties, visa aina sāk mainīties. Un tieši tādā situācijā Ķīna atrodas tagad. Redziet, karš Irānā ir pārtraucis Ķīnas naftas piegāžu artēriju, atstājot Pekinu pakļautu augošām izmaksām un bīstamai nenoteiktībai. Hormuza šaurums, šaurs jūras ceļš, caur kuru plūst gandrīz 1/5 pasaules naftas, ir kļuvis par karsto punktu. Tankuģi, kas agrāk veda Irānas jēlnaftu uz Ķīnas ostām, tagad saskaras ar vairākām grūtībām ASV, Izraels, Irānas kara dēļ. Un tagad tas, kas agrāk bija stabila lētas naftas plūsma, ir pārvērties par riskantu azartspēli. Ķīnai tas nav tāls risks, tā ir tieša ievainojamība. Aptuveni 37 līdz 40% no tās jūras ceļā piegādātās naftas plūst caur šo koridoru, ieskaitot piegādes no Sauda-Arābijas, Irākas, AAE un Irānas. Kopumā apmēram puse no Ķīnas kopējā naftas importa nāk no šī reģiona. Tāpēc, kad šeit pieaug spriedze, ietekme ir tūlītēja un grūti izvairāma. Tas ir piespiedis Ķīnu steidzam meklēt alternatīvas, kamēr pasaules cenas ir pārsniegušas $100 par barelu. Šie traucējumi nav tikai trieciens peļņai. Tas atklāja, cik patiesībā trausla ir Ķīnas atkarība no tuvo austrumu piegādes ķēdes. Šobrīd katrs solis Irānas naftas iegādē ir kļuvis par bīstamu azartspēli. Hormuza šaurums ir pilns ar mīnām. Irānas ātrgaitas uzbrukuma laivas traucē tankuģiem un droni jau ir uzbrukuši kuģiem, kas mēģina pārvietot jēlnaftu. Augstākais vadonis ir paziņojis, ka caurbraukšana ir bloķēta, skaidri norādot Teherānas nodomu izmantot šo šaurumu kā ieroci. Tankuģi, kas tomēr mēģina šķērsot šo ceļu, saskars ar kavējumiem, strauji augošām apdrošināšanas izmaksām un pastāvīgu risku tikt pakļautiem uzbrukumiem. Daži kuģi tiek novirzīti apkārt visai Āfrikai, kas piegādes laikam pievieno vairākas nedēļas un prasa daudz vairāk degvielas, kamēr citi vienkārši paliek noenkuroti, nevēloties riskēt ar strīdīgajiem ūdeņiem. Pār visu šo situāciju virmo 3 ASV aviācijas bāzes kuģu trieciengrupas, kas pašlaik izvietotas reģionā, demonstrējot milzīgu ugunsspēku un nodrošinot, ka jebkāda Irānas eskalācija saņem tūlītēju atbildi.
To klātbūtne pārvērš Persijas līci par militarizētu šaha galdiņu, kur katru tankuģu kustību pavada iznīcinātāju lidmašīnas, iznīcinātāju kuģi un zemūdenes. Pat tad, kad jēlnafta tiek nogādāta galamērķī, maksājumi ieķer sankcijās un aizvien neusticamākos ēnainos kanālos. Tas, kas agrāk Ķīnai šķita stratēģiska priekšrocība, tagad ir pārvērties par apgrūtinājumu. Karš nav tikai samazinājis piegādes, tas ir sagrāvis sistēmu, kas tās nodrošināja, pārvēršot katru Irānas naftas bareli par dārgu, augsta riska likmi, kas tiek spēlēta mīnu, raķešu uzbrukumu un 3 amerikāņu aviācijas bāzes kuģu grupu uzmanīgās atsēnā. Tagad šīs pašas mazās neatkarīgās rafinērijas saskaras ar skarbu realitāti. Bez ierastajām piegādēm pāriet uz cita veida naftu nav vienkārši vai lēti, un izmaksas var pieaugt gandrīz uzreiz. Tieši tur problēma kļūst vēl asāka. Runa nav tikai par naftas zaudēšanu, bet par lētākās naftas zaudēšanu. Kad šie ar atlaidi iegūtie bareli pazūd, izmaksas sāk pieaugt visā sistēmā. Rafinēšanas rūpnīcas, kas būvētas, lai darbotos ar nelielu peļņu, pēkšņi nonāks spiediena situācijā. Dažas var samazināt ražošanu, bet citas var pilnībā pārtraukt darbību, ja spiediens saglabājas. Šī ķēdes reakcija ātri izplatās reālajā ekonomikā, īpaši rūpnieciskajos reģionos, kur miljoniem darba vietu ir atkarīgas no stabilas ražošanas. Taču stāsts ar naftu nebeidzas. Tas pats šaurais jūras ceļš tiek izmantots arī sašķidrinātās dabasgāzes jeb SDG pārvadāšanai, un Ķīna ir ļoti atkarīga no tās. Patiesībā Ķīna ir lielākā SDG importētāja pasaulē, un neliela daļa nāk no Kataras. Katram no šiem sūtījumiem ir jāpārvar tas pats šaurais jūras ceļš, kas jau ir apdraudēts. Atšķirībā no naftas, gāzes tirgi ir daudz mazāk elastīgi. Milzīgus apjomus nav viegli novirzīt citur, un krājumi ir ierobežoti. Tas nozīmē, ka jebkāda traucējuma ietekmē ļoti ātri, cenas strauji pieaug un sekas izplatās pa visu sistēmu gandrīz uzreiz. Kad gāzes kļūst maz, spiediens tieši pāriet uz elektroenerģiju. Cenām kāpjot vai piegādēm samazinoties, elektroenerģija kļūst dārgāka un mazāk uzticama. Rūpnīcām ne tikai jāsaskars ar augstākām izmaksām, bet arī ar ierobežojumiem ražošanas apjomā. Dažām pat draud pilnīga slēgšana. Kad elektroenerģijas trūkst, valdībām jāpieņem lēmumi. Mājsaimniecībām un pilsētām tiek dota priekšroka, tāpēc smagajai rūpniecībai bieži vien nākas izjust triecienu pirmām kārtām. Tērauda rūpnīcas, ķīmiskās ražotnes un eksporta centri parasti ir pirmie, kas samazina darbību apjomus. Pēkšņi vairs nav tikai nafta, kas paaugstina izmaksas. Gāzes piegādes ir neskaidras, elektroenerģija ir ierobežota un visa enerģētikas sistēma vienlaikus kļūst saspringtāka. Ķīna nav ignorējusi šos riskus. Tā gadiem ilgi ir centusies dažādot enerģijas avotus. Sauruļvadi no Krievijas un Kazahstānas nodrošina stabilu sauszemes piegādi, un vietējā ražošana sniedz zinām atbalstu. Ilgtermiņa ieguldījumi elektrotransporta līdzekļos un atjaunojamajos energoresursos pakāpeniski samazina pieprasījumu noteiktās jomās. Šie pasākumi palīdz, taču tie nevar aizstāt to, kas tiek piegādāts pa jūru, vismaz ne ātri. Pats tagad jūras ceļā piegādātā tuvo austrumu nafta joprojām ir būtiska daļa no kopējā apjoma. Dažādošana mazina triecienu, taču nevar aizpildīt šo plaisu vienā naktī. Tāpēc Ormūzas šaurums joprojām ir vislielākais vājais punkts. Jebkādi traucējumi tur ne tikai paaugstina izmaksas, tie dod lielāku ietekmi tam, kurš kontrolē plūsmu. Meklējot alternatīvas, Ķīna ir paļaujusies uz Krieviju. Nesen Ķīnas pircēji ir palielinājuši Krievijas jēlnaftas iepirkums līdz rekordlīmenim. Naftas vadi nodrošina lielāku stabilitāti, samazinot zināmu risku. Taču šim risinājumam ir arī savi trūkumi. Liela daļa Krievijas naftas ir vieglāka nekā smagā Irānas jēlnafta, kuru daudzas pārstrādes rūpnīcas ir paredzētas apstrādāt. Nepieciešami pielāgojumi, un šīs izmaiņas bieži nozīmē zemāku efektivitāti un augstākas izmaksas. Vienlaikus konkurence pieaug. Indija un daļa Eiropas sacenšas par tiem pašiem bareliem, jo tuvajos austrumos piegādes kļūst arvien nenoteiktākas, kas vēl vairāk paaugstina cenas, un Krievija precīzi zina, cik ļoti Ķīna no tās ir atkarīga. Jo vairāk Pekina kļūst atkarīga, jo vairāk ietekmes sviru ir Maskavai. Šīs sviras var izpausties cenu noteikšanā, līguma nosacījumos vai pat plašākās politiskās gaidās. Krievijas nafta palīdz aizpildīt šo plaisas daļu, taču tā nāk ar noteiktiem nosacījumiem. Gal galā tas Ķīnai dod laiku, bet neatrisina pamatproblēmu. Ja tev patīk skatīties, kā Ķīna pamazām tiek iedzīta stūrī, it kā tā spēlētu ģeopolitisko džengu bez rezerves kulcīšiem, nospied patīk pogu un abonē, lai nepalaistu garām brīdi, kad kāds apgāzīs spēles dēli. Nopietni, nospied abonēt, tas ir bez maksas. Atšķirībā no Ķīnas naftas šobrīd. Katrā ziņā, ja situācija paliks tāda pati, ASV var nonākt stāvoklī, kas ļauj izdarīt spiedienu uz Ķīnas energoapgādi. Patiesībā ASV var izdarīt spiedienu uz enerģētikas sistēmu tik ilgi, līdz Pekina tiek sagrauta, un tas jau ir sācies. Ja ASV vēlas pievilkt skrūves vēl ciešāk, tā nepaļaujas tikai uz pašu blokādi. Tā jau ir veikusi pasākums, lai pasargātu savus sabiedrotos no sakām, atstājot Ķīnu neaizsargātu. Vašingtona izveidoja $20 miljārdu pārapdrošināšanas programmu caur attīstības finanšu korporāciju. Vienkāršiem vārdiem sakot, tas ir finansiāls atbalsts kuģiem, kas atbilst prasībām. Ja tankuģis ved naftu uz draudzīgu valsti, programma samazina risku, padara apdrošināšanu pieejamu un nodrošina kravas kustību. Tas nozīmē, ka partneri var turpināt saņemt enerģijas piegādes pat tad, ja Ormūzas šaurums šķiet bīstams. Taču Ķīna paliek ārpus šī drošības tīkla.
Tās tankuģi nesaņem šo aizsardzību, tāpēc tie paliek pakļauti gan augstākām izmaksām, gan traucējumu riskam. Un Pekina nevar vienkārši uzreiz izveidot savu šīs sistēmas versiju. Globāla pārapdrošināšanas tīkla izveide prasa gadus, nevis mēnešus. Un flotes izvietošana, kas spēj aizsargāt katru tankuģi, ir vēl grūtāka. Tā kā Amerikas sabiedrotie turpina pārvietot savu naftu Vašingtonas aizsardzībā, Ķīna saskaras ar šķērsli, kuru tā nevar viegli novērst. Blokāde saglabājas, spiediens pieaug, un tās novēršana nebūtu nav vienkārša. Tas, ko ASV tagad dara Hormūza šaurumā, atspoguļo līdzīgu soli, kādu Ķīna spēra, ka tā izmantoja radzemju elementus kā spiediena instrumentu. Toreiz Pekīna izmantoja savu gandrīz monopolu pār šiem metāliem, lai atgādinātu Vašingtonai, ka modernās aizsardzības sistēmas un augsto tehnoloģiju industrijas ir atkarīgas no piegādes ķēdēm, kuras kontrolē Ķīna. Ierobežojot eksportu, Ķīna piespiež ASV apzināties savu ievainojamību un pārdomāt, cik tālu tā varētu iet strīdos. Tas bija pārdomāts varas demonstrējums, pārvēršot minerālus par ietekmes līdzekli. Šodien ASV spēlē tādu pašu spēli, tikai ar enerģijas ceļiem. Ieviešot apjomīgu pārapdrošināšanas programmu, Vašingtona nodrošina naftas plūsmu sabiedrotajiem, vienlaikus atstājot Ķīnu pakļautu augstākām izmaksām un lielākam riskam. Vēstījums ir skaidrs. Amerika var aizsargāt savus draugus, bet Ķīna ir viena pati. Un atšķirībā no redzamju elementiem, kas ir ilgstošs spiediena punkts, naftas plūsmas traucējumi Hormuzā ir jūtami uzreiz. Tas ietekmē Ķīnas naftas pārstrādātājus uzreiz, paaugstinot cenas un samazinot piedāvājumu. ASV nav nepieciešams kontrolēt pašu resursu, tai tikai jākontrolē caurbraukšana. Abas stratēģijas ir par to, kā pārvērst kritiskos šauros punktus par sarunu trumpiem. Ķīna parādīja, kā minerālus var izmantot, lai piespiestu ASV pakļauties tās gribai. ASV tagad parāda, kā enerģijas maršrutus var izmantot, lai izdarītu spiedienu uz Ķīnu. Dažādi resursi, dažādi laika grafiki, bet tā pati pamatloģika. Tās ir globālas varas spēles, kurās kontrole pār būtisku resursu plūsmu kļūst par veidu, kā noteikt noteikumus. Tas, kurš kontrolē kritisko šauro punktu, iegūst pārsvaru, un šajā sacensībā pārsvars ir īstā varas valūta. Tagad, kad Irānas naftas piegādes uz Ķīnu sāk izsīkt, Pekina meklē B plānu. Tradicionāli šī alternatīva ir bijusi Venecuēla. Gadu gaitā Karakasa bija vitāli svarīgs glābiņš, sūtot miljoniem barelu jēlnaftas uz Ķīnu apmaiņā pret aizdevumiem un investīcijām. Savā augstākajā punktā Ķīna importēja gandrīz 300 000 barelu dienā no Venecuēlas, raksturojot šo attiecību kā ilgtermiņa stratēģisko partnerību. Tomēr šī drošības spilvena vairs nebija, kad Vašingtona pastiprināja savu kontroli pār Venecuēlu, arestēja Nikolasu Maduro un sagrāva viņa režīmu. Un tagad, izmantojot sankciju, parādu restruktūrizācijas un tieša spiediena kombināciju, ASV izdevās vainot Venecuēlas naftas nozari. Tas ir pārvērts to, kas kādreiz bija uzticams lētas jaunaftas avots Ķīnai, par kaut ko pēkšņi nepieejamu. Šīs pārmaiņas Pekinai ir sagādājušas rūgtu vilšanos. Venecuēla nebija tikai vēl viens piegādātājs, tā bija aizsardzība pret nestabilitāti tuvajos austrumos. Kad situācija Persijas līcī šķiet nestabila, šie Venecuēlas bareli varēja palīdzēt mazināt risku. Zaudējot šo aizsardzību, tiek atklātas Ķīnas enerģētikas stratēģijas ievainojamības, un laiks tam nevarētu būt sliktāks. Kamēr Irānas naftas plūsmas tiek ierobežotas ar pastāvīgām blokādēm, Ķīna nonāk situācijā, kurā tā nevar vērsties pie Venecuēlas, lai aizpildītu šo trūkumu. Tā vietā tā saskaras ar augstākām cenām un arvien ierobežotākām iespējām. Tas ir piespiedis Ķīnu vairāk paļauties uz Krieviju vai meklēt darījumus reģionos, kur Vašingtonas ietekme ir mazāka. Diemžēl neviena no šīm alternatīvām nespēja nodrošināt tādu apjomu vai uzticamību, kādu savulaik piedāvāja Venecuēla. Kopējā aina kļūst arvien skaidrāka. Ar Irānu bloķētu un Venecuēlu ievilkt Amerikas ietekmes sfērā, Ķīnas enerģētikas ainava strauji sarūk. Tas, kas agrāk bija daudzveidīgs piegādes tīkls, tagad ir pilns ar šaurām vietām. Pekīnas rezerves iespējas pasliktinās, un Vašingtona šo izmaiņu labi apzinās. Izslēdzot Venecuēlu un vienlaikus ierobežojot Irānas eksportu, ASV faktiski ir iedzinusi Ķīnu stūrī, padarot to ievainojamu spiedienam no abām pusēm. Šī situācija nav tikai par naftu, tā ir par ietekmi globālajā varas spēlē. Zaudējot Venecuēlu, Ķīna ir zaudējusi vienu no savām svarīgākajām stratēģiskajām kārtīm. Ķīnas problēmas ar Irānas naftu nav tikai piegāžu jautājums. Tās tieši ietekmē Pekinas lielāko ambīciju – pārveidot veidu, kā enerģija tiek tirgota visā pasaulē. Gada desmitiem nafta ir tikusi noteikta dolāros, kas Vašingtonai dod milzīgu ietekmi. Pekīna ir centusies mazināt šo dominanci, veicinot vairāk darījumu juāņās. Irāna bija šī eksperimenta centrā. Sankcijas piespieda Teherānu meklēt alternatīvas, un tas padarīja to par vienu no retajiem lielajiem ražotājiem, kas bija gatavi pieņemt maksājumus juāņās. Katrs ar atlaidi pārdotais Irānas jēlnaftas sūtījums uz Ķīnu nebija tikai degviela ekonomikai. Tas bija neliels, bet apzināts solis ceļā uz jaunas sistēmas izveidi, kur dolārs vairs nav karalis. Konflikts šo vienādojumu maina. Kad sākas karš vai nestabilitāte, tirgi instinktīvi atgriežas pie tā, kas šķiet drošs, un naftas tirgū tas joprojām nozīmē dolāru. Tirgotāji un ražotāji vēlas stabilitāti, un dolārs to nodrošina. Šī dinamika aizkavē Ķīnas centienus izveidot paralēlu sistēmu.
Pekīna, tā vietā, lai gūtu panākumus, ir iestrēgusi, vērojot, kā krīze nostiprina tieši to finanšu struktūru, no kuras tā cenšas aizbēgt. Hormuza šauruma blokāde ne tikai aptur naftas piegādes, bet arī grauj Ķīnas mēģinājums pārrakstīt globālās tirdzniecības noteikumus. Un tagad, kad Irānas nafta sāk izzust, spiediens sāk izpausties arī mājās, un tas notiek ļoti ātri. Kā mums ar to tikt galā? Pat rindā uzpildīties nevar nostāties. Paskatieties, cik daudz cilvēku ir. Tur ir 2 rindas. Paskatieties uz šo pusi. Cilvēks stāv rindā abās pusēs, un tu joprojām nevari tikt iekšā. No rīta man neizdevās tikt iekšā. Atgriezos pēcpusdienā, un joprojām ir tikpat daudz cilvēku. Vispirms to redz pie sūkņa. Cenas tādās pilsētās kā Pekina un Šanhaja pieauga, un šis pieaugums ilgi nepaliek tikai tur. Tas izplatās pa visu sistēmu. Kravu pārvadājumi kļūst dārgāki, piegādes palēninās, un pārtikas cenas sāk kāpt, jo visu pārvadāt kļūst dārgāk. Tātad tas, kas sākas kā enerģētikas problēma, ātri pārvēršas par ikdienas problēmu. Mājsaimniecības to izjūt, kad iepērkas. Uzņēmumi to izjūt, kad viņi veic piegādes, un visa sistēma sāk saspringt. Dažos rūpniecības rajonos neapmierinātība jau pieaug. Notiek protesti, kas saistīti ar degvielas cenu kāpumu, un uzņēmumi brīdina, ka kavējumi izplatās. Pat Pekīna ir spiest atzīt, ka tas pārvēršas cilvēka izraisītā krīzē, kas liecina, cik nopietna situācija kļūst. Un kamēr tas viss notiek mājās, lietas sāk izjukt arī ārzemēs. Irāna Ķīnai nekad nebija tikai vēl viens naftas piegādātājs. Tai bija jābūt vienam no galvenajiem spēlētājiem lielākā plānā. Īpaši iniciatīvas viena josta, viens ceļš ietvaros tuvajos austrumos. Ķīna ieguldīja lielus līdzekļus infrastruktūrā, ostās un rūpnieciskos projektos, cerot, ka lēta nafta un droša piekļuve nostiprinās tās pozīcijas reģionā. Kādu laiku šī stratēģija izskatījās droša. Sankcijas piespieda Irānu tuvoties Ķīnai, un tas deva Pekinai vairāk iespēju izmēģināt jaunas sistēmas, piemēram, naftas tirdzniecību juāņos. Taču tagad, kad konflikti traucē Irānas darbību, šie plāni palēninās. Projekti apstājas, cauruļvadi paliek nepabeigti, un osta paplašināšana zaudē tempu. Tas, kas agrāk izskatījās pēc spēcīgas partnerības, sāk šķist nedrošs. Apkopojot visu, aina kļūst diezgan skaidra. Ķīna tiek spiesta no abām pusēm, mājās izmaksas pieaug un piegādes ķēdes palēninās. Ārzemēs viena no tās galvenajām partnerībām vājina visnepiemērotākajā brīdī. Tā vietā, lai virzītos uz priekšu un paplašinātu savu ietekmi, Ķīna tagad ir iestrēgusi, vienlaikus risinot problēmas abās frontēs. Un tieši tur sākas īstais spiediens. Tas vairs nav tikai par naftu, runa ir par virzības tempu. Ķīna izveidoja šo sistēmu, lai aizsargātu savu izaugsmi un iegūtu lielāku kontroli pār savu nākotni. Tagad šī sistēma ir zem spiediena, un jo ilgāk tas turpināsies, jo mazāk iespēja to labot. Ņemot vērā, kā situācija sāsinās, kāpēc Ķīna vienkārši neiejaucas un nenomierina visu? No malas šķiet, ka tai tā vajadzētu darīt. Ķīnai Irāna ir nepieciešama naftas dēļ, tās ģeogrāfiskā novietojuma dēļ un kā pretspēks rietumu ietekmei. Taču, kad paskatās tuvāk, ierobežojumi kļūst ātri redzami. Atklāta iejaukšanās nozīmētu tiešu sadursmi ar Savienotajām valstīm, un Pekina nav gatava uzņemties šādu risku. Tās ekonomika ir cieši saistīta ar globālo tirdzniecību, tāpēc jebkas, kas apdraud šīs saites, var radīt nopietnas sekas. Turklāt Ķīnas militārā klātbūtne Persijas līcī joprojām ir neliela, salīdzinot ar tur jau esošajiem spēkiem. Tās spēks slēpjas naudā, nevis militārajā spēkā. Tā var ieguldīt, aizdot un pirkt, bet tā nevar viegli kontrolēt notikumus konflikta zonā. Un tas noved pie vēl vienas problēmas. Ķīna ne tikai sadarbojas ar Irānu, bet tā arī lielā mērā ir atkarīga no citiem Persijas līča piegādātājiem, piemēram, Saudarābijas un apvienotiem Arābu Emirātiem. Ja tā pārāk noslēdzas Irānas virzienā, tā riskē izjaukt šīs attiecības un pakļaut vēl lielāku daļu savas naftas piegādes riskam. Tāpēc tā vietā, lai iejauktos, Ķīna beigās rūpīgi līdzsvaro savas darbības. Tā vēro situāciju, veic nelielas korekcijas, bet izvairās no jebkādas rīcības, kas varētu situāciju pasliktināt. Kamēr Ķīna atturas, citi sāk gūt panākumus. Saudarābija un AAE pēkšņi nonāk spēcīgākā pozīcijā. Viņi var pārvietot kravas elastīgāk un vienlaikus gūt labumu no augstākām cenām. Šīs pārmaiņas ātri maina dinamiku. Tagad Ķīnai viņa nafta ir vajadzīga vairāk nekā jebkad agrāk, kas dot tiem lielāku ietekmi. Tāpēc Pekina iesaistās ciešāk, piedāvājot vairāk investīciju un ciešāku sadarbību, tikai lai nodrošinātu stabilas piegādes. Kamēr Irāna izjūt spiedienu, šie citi ražotāji iegūst lielāku ietekmi, un Ķīnai nākas vairāk strādāt, lai visus noturētu savā pusē. Tajā pašā laikā šis spiediens izslēdz citas iespējas. Daži cilvēki domā, ka šāda krīze varētu novērst pasaules uzmanību un dot Ķīnai iespēju rīkoties citur, varbūt pat ap Taivānu. Taču, ja paskatās uz spiedienu pašmājās, šī ideja neiztur kritiku. Kad enerģija kļūst nenoteikta un dārga, stabilitāte kļūst par prioritāti. Uzņemoties lielus riskus ārzemēs, situācija tikai pasliktinās, īpaši, ja tas noved pie vēl lielāka spiediena uz piegādēm, tāpēc Ķīna nonāk sarežģītā situācijā. To smagi ietekmē krīze, bet to nav viegli atrisināt. Un, kad atkāpjas soli atpakaļ, sāk veidoties kopaina. Pastāv plaisa starp ekonomisko varu un militāro varu. Un šādi brīži šo plaisu padara ļoti skaidru. To var redzēt pēc tā, kā ietekme darbojas, kad lietas kļūst nopietnas.
Ķīna ir izveidojusi savu globālo ietekmi, izmantojot tirdzniecību, aizdevumus un infrastruktūru. Tas darbojas labi, kad pasaule ir stabila, bet, kad izceļās konflikts, pārņem cita veida vara. Savienotās valstis joprojām var ietekmēt notikumus ar savu floti, aliansēm un kontroli pār svarīgām finanšu sistēmām. Valstis pamana, kuri spēj aizsargāt piegādes ceļus un kuri var rīkoties, ka tas patiešām ir svarīgi. Ekonomiskās saites veido attiecības, taču šādos brīžos bieži vien lielāka nozīme ir cietajai varai, un cilvēki to vēro. Jaunatīstības valstis visā pasaulē pievērš tam īpašu uzmanību. Daudzas valstis ir paļaujušās uz tirdzniecības līgumiem un investīciju partnerībām, taču tagad redz to ierobežojumus. Drošība joprojām ir svarīga, un ne katrs partneris to var nodrošināt. Ķīna rīkojas piesardzīgi, rūpīgi pārdomājot katru soli, kamēr citi ir gatavāki rīkoties. Laika gaitā šī atšķirība sāk ietekmēt, kā valstis domā par to, kuru pusē tās nostājas. Un šeit sāk veidoties ilgtermiņa spiediens. Ķīnai ir nepieciešama stabila, pieejama enerģija, lai turpinātu izaugsmi, taču to nodrošināt, neradot lielākas problēmas, kļūst arvien grūtāk. Ja tā paliek piesardzīga, izmaksas saglabājas augstas un spiediens pieaug lēni. Ja tā rīkojas agresīvāk, pastāv eskalācijas risks, kas varētu situāciju ļoti ātri pasliktināt. Jebkurā gadījumā viegla ceļa nav. Augstas enerģijas cenas nospiež rūpniecību un palēnina izaugsmi. Investīcijas tādās vietās kā Irāna kļūst riskantākas, jo nestabilitāte izplatās. Piegādes ceļi paliek neaizsargāti un konkurence par resursiem kļūst sīvāka. Pat ja situācija nomierināsies, sistēma iespējams neatgriezīsies iepriekšējā stāvoklī, un ja konflikts ieilgs, spiediens tikai pieaugs. Tā ir īstā problēma. Šī nav īstermiņa problēma. Tā ir pārbaude, cik patiesībā stipra ir Ķīnas sistēma zem spiediena. Enerģija, piegādes ķēdes, ģeopolitika – viss vienlaikus kļūst saspringtāks. Un šobrīd nav vienkārša risinājuma. Gal galā karš Irānā ir briesmīgas ziņas Ķīnai, jo tas ietekmē katru Pekinas stratēģijas līmeni, gan iekšpolitiskajā, gan starptautiskajā, gan stratēģiskajā jomā. Pekīna tagad ir iespiesta stūrī, tai trūkst iespēju, un tā saskaras ar pasauli, kurā Vašingtonai ir pārsvars. Šī nav tikai enerģētikas krīze. Tā ir ģeopolitiska neveiksme, kas novirza varas līdzsvaru prom no Ķīnas tieši tajā brīdī, kad tā cerēja pārveidot spēles noteikumus. Ja šis video lika tev saprast, ka Hormūza šaurums Ķīnai būtībā ir pasaulē dārgākais sastrēgums, nospied patīk, abonē kanālu, lai redzētu vēl vairāk analīžu. Ieslēdz arī paziņojumus, lai tevi nepārsteidz, kad nākamajā strateģiski svarīgajā šaurajā punktā uzliesmo krīze. Paldies, ka skatījies, un esi modrs!